Sēžu kā ierasts toaletē, rīta klumpaci liku podiņā un nedod miera, kas te ir noticis. Man liekas, kaut kāda tačka apgāzusies. Nē, te rūpjāks, te jau ir motors klātan. Kas te ir? Juhaidī, te tak ir kaut kāds perdulis apgāzies. Viņš ir no debesīm nācis. Pēc skata liekas no debesīm. Var jau būt. Jeb te kārtējais šovs noticis, kā Merka darbinieki labākie grib pierādīt, ka viņi bez mums tiks galā ar šito te pauguru. No šito mazo te pleskaviešu cepuri. Jā, nu nekad kaut kas pavisam nav sanācis. Jāapstāst, pa kurien te tankists ir ārā līdzi. Muž akā iepirdis, pagatulīt pastīsimies. Nē, akā tikai vārdas kakā. Skaidrs, tur nav. Jēzus, soldanais, nu te tak ir. Viņš maisu gribējis iegrāvt ir, reku, jā. Šitā tas izskatās. Te priekšā prizma, reku, blonda taciņa nāk. Viņš nav pa taciņu trāpījis. Jā, malacītis. Jāapstāst, kā tad Janeks ir ārā līdis, pa kurieni. Spriežot pēc tās spraudziņas, resnis viņš nav. Tā ārā ir ticis kaut kā. Bišķiņ sāni brūni stiklam ir. Tas laikam ir no tā tur, kad bagetes sēdās. Nekas. Galvenais, kad ir ārā. Laikam tak nav iekšā, jāpalur riktīgi. Nē, kabinets tukšs ir. Viss kārtībā te ir. Lampiņa vietā, ātrumkloķis vietā, riteņa gaisā, kā saka, piecel kājā un sit dūmā. Davai, veči, nav laika jāstrādā, pašam ir, arī gribu censties kļūt labākais. Davai, čau, bučs mīlo tā.